Sveicināti atkal virtuves sarunās, šoreiz pirms lieldienu nedēļā par tādām nopietnākām lietām, par dzīvību, par nāvi, par Dievu, par dzīvību nevis tādā izpratnē, ka esam dzīvi, kustamies un darbojamies, bet par dzīvību Bībeles izpratnē, par nāvi arī tieši tāpat, lai cik mirs un beigts izskatītos kāds kristietis. Taču, ja runājam bibliskā izpratnē, tad viņš nebūtu nav miris. Un šodien viesis ir Valdemārs Lauciņš. Kā tev pieteikt? Labdien! Teoloģijas doktors, Rīgas apriņķa avīzes aštata autors. Ļoti labs pieteikums, jā, paldies! Un viss vēl varētu sarakstu turpināt, vai ne? Nu, ne jau par to mēs šodien runājam. Jā, tātad mans tas pieteikums bija par cilvēkam būtiskām lietām par dzīvību un nāvi, un to arī šajā pirmslieldienu laikā es arī vairāk rakstu sēriju uzrakstījis Rīgas apriņķa avīzē 4 rakstus par būtiskajiem jautājumiem pirmslieldienu laikā. Un saki, mans pieteikums par dzīvību un nāvi, par patieso dzīvību un patieso nāvi ir saistīts ar taviem rakstiem, vai tu tomēr uzdod tur citus jautājumus? Es domāju, ka tie jautājumi, protams, ka ir saistīti. Un es domāju, tos jautājumus ir ļoti labi uzdot, bet tas, ko es gribētu varbūt bišķi tā ienest, ka jautājumi viņu dzīvē nekārtojās tādā līnijā. Jautājumi viņi vairāk kārtojas tā kā tāda garšīga kūka, vai ne? Kārtiņa. Un tad ir, tā sakot, augša kūkai, vai ne? Un beigās uz kūkas augšiņas vēl ir vēl tāds garšīgs ķirsīts, vai ne? Nu, tad viss tas kopums. Jo ir tādi ikdienišķi jautājumi, kas liekas, nav saistīti ar to pašu būtiskāko dzīves jautājumu. Bet kaut kā tie paši būtiskākie dzīves jautājumi, viņi caurauž visu to mūsu dzīvi, un līdz kaut kādā brīdī viņi arī ietekmē mūsu, tos arī varbūt ikdienišķos dzīves jautājumus. Tāpēc es noteikti teiktu, ka jā, es tev pilnīgi piekrītu, bet es domāju, ka nav tā, ka ir jautājumi, par kuriem būtu jārunā tikai visu laiku. Tā, mēs tikai par to vien runājam, par dzīvību un nāvi. Tā laikam arī nē, jo tāpēc, ka ir Dieva radītā pasaule, viņa ir tik skaista, ka viņā tiešām var ļoti daudz ko atrast arī par ko citu runāt. Bet ja tās citas lietas, kas viņas tiek runātas un domātas, ja viņas kaut kādā beigu stadijā viņas neatbilda arī uz tiem svarīgākiem jautājumiem, tad var būt grūti, es teiktu tā. Tāpēc jā un. Es teiktu tā. Skaidrs. Saki, lūdzu, tu uzdod jautājumus vairāk kārt, un gan arī katru to rakstu sēriju iesākot, kas ir tavs Dievs? Kā tas korelē ar to, ka mēs esam lieldienās, mēs esam pirms lieldienu laikā, un kāpēc mums par to būtu jādomā? Kāpēc mums tas ir svarīgi? Kas ir tavs Dievs? Es domāju, ka līdzās jautājumam par nāvi, jautājums par Dievu ir tas ķirsītis pašā augšā kūkai, tādā kārtojumā. Bet, protams, ļoti daudz cilvēku, un es domāju, īpaši mūsu sabiedrībā, viņi īsti nezina, kas ir reliģija un reliģiski jautājumi. Un tā ir tā lielākā problēma, kāpēc viņi arī īsti nesaprot, kas ir Dievs beigu galā. Ļoti daudziem liekas, ka reliģija un reliģiski jautājumi ir vai nu filozofiski, vai nu socioloģiski, vai nu psiholoģiski, vai nu vēsturiski. Vesela rinda jautājumi tur liekas viņiem, un katram vēl liekas kaut kas savādāk. Bet reliģiski jautājumi ir jautājumi, kuriem tomēr pieder pašiem sava vieta un savas prasības, tā es teiktu. Un tāpēc arī, lai arī, protams, jebkuru reliģisku lietu var kaut kā arī ar citiem jautājumiem apkraut un var redzēt dažādas lietas iekšā tādā reliģiskā lietā, tomēr ir arī reliģiskā specifika, kas ir raksturīga tikai reliģiskam jautājumam. Un to cilvēki, diemžēl, šodien, varbūt tas ir skriešana, tas viss tā nenormāla skriešana, kas notiek mūsu dzīvē, varbūt tas ir vienkārši, ka viņi domā, ka viņi zina, kas ir reliģija, bet beigu galā īstenībā to nemaz nezina. Un tāpēc ir ļoti svarīgi
tāpēc es vairāk kārt, ja precīzāk pat katru no tiem 4 rakstiem, es viņus sāku bišķi tādu pagarāku ievadu, ka ir vesela rinda jautājumi, kur īstenībā mums var likties, ka mēs viņus esam atbildējuši, vai mēs viņu nekad neesam pat skāruši, bet beig galā viņi mūs tomēr skar tie jautājumi. Piemēram? Tas pats jautājums par nāvi. Jo, protams, mums patīk dzīvība, un ko tur liekties, patīk jau dzīvība. Bet tā problēma ir tāda, ka dzīvība kaut kad beidzas. Un ja mēs vēl varētu tā viegli teikt, man dzīvība viņa kaut kad beigsies, kas tur, jā. Bet dzīvība beidzas arī mūsu tuvajiem un mīļajiem. Un tas ir tas brīdis, kad mēs esam ļoti konfrontēti ar šiem jautājumiem. Un tāpēc arī, tas ir tāpēc es to saku kā gravitācija. Mēs neesam gribējuši, lai mums pienāk jautājums par nāvi, bet viņš pienāk. Un tajā brīdī vai mēs esam viņam gatavi, vai mēs neesam. Un tā traģiskākā visas šīs konstrukcijas, tā problēma, manuprāt, ir tāda, ka, kā jau es teicu, tā nav, viņa mums nenāk neprasa, vai mēs esam gatavi viņai. Viņi klāt. Te viņi ir, vai ne? Un, dažām labām pat tā ļoti pēkšņi. Jā, tieši tā. Un tad, kad viņa pienāk, vai tev ir tas jautājums atbildēts vai nav, viņi rīkojās savā gaitā. Un bieži vien tā traģika, tās traģikas blakni tāda, ka mēs cilvēki šos jautājumus, mēs ar viņiem labākajā gadījumā saskaramies, un es tur rakstīju, tā kā pie drauga Rosals šķīvi, vai ne? Tās garām ejot, mēs tā pasmejamies, vai ne? Kā tā tev iet, vai ne? Tā dzīvs jau vēl esmu, ha. Es jau varētu arī piekrist labs humors, vai ne? Bet tā problēma ir tāda, ka, ja tu ar šiem jautājumiem netiec pats galā savā dzīvē, tad tā ir liela problēma, tad, kad tevi konfrontē. Un tā problēma arī vēl ir tā, ka viņi ir, tie jautājumi, viņiem pirmkārt un galvenokārt tev jātiek ar sevi galā, savā galvā. Un šis laiks, kad mēs runājam par Jēzus Kristus ciešanām, nāvi un augšām celšanos, kad vēl labāks laiks, kad runāt par manu ciešanu un nāvi. Un arī augšām celšanos. Tāpēc es tā domāju, tie svarīgi jautājumi šeit tagad ik mirklī jāsaka gada laikā. Bet, kur te vēl labāks laiks par lieldienu laiku vai pirms lieldienu laiku? Jā, pirms lieldienu laiku. Jā, un tu priekš sevis to esi atbildējis? Es domāju, ka jā. Bet beigu galā, jo, protams, katra paša nāve būs tas kritērijs. Tam mēs nav tā, ka mēs varētu izmēģināt nāvi. Varbūt paldies Dievam, ka tā nav, vai ne? Bet tā nav. Un ja es redzu savā priekšā tādā nāves brīdī mīļa debes tēvu, kas man gaida, tā ir tāda, man liekas, ka es esmu gatavs, jā. Bet arī, tie ticīgie cauri gadsimtiem un cauri gadu tūkstošiem, viņi tomēr ir atgādinājuši sev atkal un atkal debes tēvs, sagatavo man tam brīdim. Un nevajag jau, protams, kļūt par tādiem cilvēkiem, kas skatās tikai uz nāvi. Tā arī nevajag. Te ir, kā jau es teicu, tas pīrāgs viņš ir biezs. Viņā ir, tas jautājums par Dievi pašā augšā, un tad tu tā lēnā garā, ej, līdz ikdienai, tev patīk, varbūt kurpšņors savādākā krāsā. Šodien pielikt savam kurpēm. Kas tur slikts, vai ne? Tieši tā. Bet kurpšņorēm savs laiks un sava vieta, bet kurpšņoris nepalīdzēs tādā nāves brīdī. Savukārt, ja tu, teiksim, tu pārāk neaizraujies ar kurpšņorēm, tad, kad tu domā par Dievu, varbūt arī kurpšņorēm no liela atšķirība, kādas tu liec vai kādas tu neliec. Nāves baiļu verdzība, kas tā tāda ir? Es konkrēti neesmu šo rakstu vietu tagad papētījis, tāpēc es tā sakot, bišķi improvizēšu, bet es ceru, ka es nebūšu tālu no patiesības. Jo tā pirmā nāves baiļu verdzības doma ir, ka mēs zaudējam savus tuvos un mīļos. Jo mēs viņus vairs nesatiksim. Šajā dzīvē? Jā. Bet redziet, šī ziņā mēs esam
varbūt labi, varbūt netik labi, mēs esam ierobežoti. Mēs, izņemot arī kādus cilvēkus, kas kaut ko redz arī tanī saulē, vai ne? Mēs pārējiem mēs neesam aicināti to darīt. Tas brīdis, kad mēs redzam un runājam ar to mūsu to mīļo pēdējo reizi, un mēs nezinām, kurš būs tas brīdis. Mēs ļoti reti to varam zināt. Viņš kaut kā pēc tam mēs tikai, tas bija pēdējais brīdis, vai ne? Un tas ir tas pirmais līmenis, manuprāt, tām nāves bailēm. Un pēc tam ir tas otrs līmenis. Bet man ir bijis tā, ka es esmu, varbūt tas ir nedaudz arī tendenciozi. Varbūt. Es nesaku, ka tā vienmēr visur ir. Bet man tomēr liekas, ka tanīs bērēs, kur es esmu bijis, kur cilvēki apglabā izvadītājs, un kur cilvēki nav, pavadītāji nav kaut kādā veidā satikuši Dievu, varētu teikt. Tanī sāpīgajā brīdī. Viņas ir tādas krietni tāds bezcerīgāks, tāds drūmāks. Es arī negribu pārvērst bērns par tādu humoru šovu. Es ļoti atvainojos, es tā ļoti neatbilstoši to pateicu. Bet, protams, ka un tas ir normāli skumt par savējiem. Tas ir normāli. Un tam laikam viņam ir arī savu pievienotā vērtība. Un es domāju, ka pilnīgi noteikti, ja cilvēks sēro, to vajag darīt arī uz pilnu klapi. Bet tomēr ir atšķirība. Manā tādā pieredzē, ka, ja tu redzi, ka tā ir starppietura, tas ir viens, un ja tu redzi, ka tā ir, tas ir galapunkts, melna bedra vai... Un nekā vairs. Un nekā. Jā. Mūsdienu cilvēks domā nekā, bet nav jau tā. Nekā, ka nekā, vai? Nekā, ka nekā, jā. Tu arī savos rakstos uzdod vēl vienu ļoti tādu grūti atbildamu jautājumu par to, kāpēc, kur tad ir Dievs vai kas ir Dievs, ja viņš ir radījis tik ciešanu pilnu pasauli. Kā ar to tikt galā? Patiešām tas ir viens no arī kristiešiem grūti atbildamajiem jautājumiem, ko darīt ar ciešanām, ar mazu bērnu nāvēm, ar visāda veida vardarbībām un kariem un viss pārējo. Kā tas iet kopā ar labu un mīlošu tēvu? Es it kā nerunāju un nerakstu par to pirmo reizi, bet katreiz, kad es ar to saskaros, man tik un tā, tas ir tāds, tas nav jautājums, par kur es teoretizēju. Tas ir jautājums arī man. Praktiski. Jā, praktiski. Ļoti praktiski. Tas ir ļoti, un te es piekrītu katram cilvēkam, kurš saka, ka reliģijas un kristietība tā būtu pirmajā vietā, vērtība nav viss skaistos vārdos, bet tanī, ko tā izdara. Un Kristū mums ir solīts ne tikai mīlošs debes tēvs, kas sagaida mūsu nāves brīdī, bet arī paradīzes tāda žēlastība. Bet kas šobrīd, un tagad? Šobrīd, jā. Un tad es šoreiz atkal, ka es tā piesēdos un rakstīju, un tas man arī bija bišķi tāds izaicinājums. Kā es pārēju no tās savas kristīgās pārliecības uz to, ka es saku tam otram. Te viņš ir tas Dievs ir labs, lai gan arī varbūt tā neliekas. Un tas, kas man šoreiz, tā ļoti pārsteidzoši paši uzrunāja, ka es vispirms paskatījos uz sevi. Kas es esmu? Ka es esmu cilvēks un man ir ierobežotība. Tāpēc es pat tik liekas vienkāršu lietu, kā runāšana par Dievu, domāšana par Dievu. Pat tik vienkārša lieta, viņa tomēr nav vienkārša, jo es esmu ierobežots. Un tāpēc es pirmo reizi no šīs puses izejot, es piedāvāju paskatāmies uz Dievu, kas tev pasaka nevis saldus melus, bet kas tev pasaka skaudu realitāti. Un tad tu paskaties, ko tas Dievs, kā viņš apraksta, kāpēc tā realitāte tāda ir. Un tas man šoreiz bija pašam ļoti interesanti, ka es, it kā ne pirmo reizi uz to skaties, bet ka es sapratu, ka es kā cilvēks esmu ierobežots, un es kā cilvēks gribētu, lai ar mani viss būtu labi,
Bet te ir Dievs, kas pasaka, ir iemesls, kāpēc tu esi ierobežots. Tu esi tikai cilvēks. Un ir iemesls, kāpēc ar tevi nav viss labi. Tu esi grēcinieks. Ir iemesls, kāpēc, diemžēl, mirst mazi bērni. Ir iemesls, kāpēc cieši labie. Ir iemesls, kāpēc nav labi. Ieps. Jā. Vai, cik tas ir skaists darbs, bet arī ļoti grūts. Jo es esmu, man liekas, kaut kādas reizes, 11 vismaz, pirms es kaut kā sapratu Iebu. Un es jau vēl, protams, viņu nesaprotu. Un varbūt paldies Dievam, ja tāpēc, ka, iedomājies, tas cilvēks, viņš ir zaudējis pilnīgi visu. Pilnīgi. Jā, viņš ir slims līdz kaulu. Bērni visi. Jā. Visi bērni, visa manta, viss. Viss. Viņam nav ne veselības. Vienīgais, kas viņam, paldies Dievam, palicis, ir sieva, kas saka, beidz pukstēt, vai nezinu. Laimīgs cilvēks. Tur vēl par to sievu arī mēs tikko mācījāmies par to, tur ir arī par to sievu, tur bija jautājums, vai viņa tā runādama īstenībā ir ticīga vai nav ticīga sieva, un ir jautājums, un kāpēc viņa tā saka viņam, jo Ieps jau viņa tā diezgan aprāja, ka tu tā diezgan muļķīgi runā tajā vienā teikumā. Viņa jau īstenībā vienu teikumu pasaka tur, vai ne? Vienu teikumu, bet tad Ieps viņu aprāja, tāpēc, tā īsti tā sievai, kas viņam, vai viņam tā sieva vēl tajā brīdī ir kā balsts, vai taisn otrādi pati balstām, tas vēl ir jautājums vēl tajā visā skaudrējā stāstā, jo es kā sieviete tur saredzēju pārmetumu, ka tu vainīgs esi pie tā, tu esi vainīgs pie tā. Jo es tajā teikumā saskatīju to, kad, es arī tā ļoti iedomājos tādu, normālu sievas reakciju pārmest vīru pie visām nelaimēm vainot vīru, ja? Un tā, tāpēc tur tā, es pastrīdētos par to, vai vēl tajā brīdī var teikt, ka viņam vēl ir sieva. Dzīvība vēl, jā, to viņam neļauj aiztikt. Tu zini kā, es uz to skatos no tāda, no tāda laulības noslēpuma puses, vai ne? Jo, jā, tā lieta nav patīkama, ko viņa sieva saka. Tas ir pilnīgi noteikti. Bet, laikam jau Dievs reizēm grib, ka sieva, lai pasaka arī kaut ko nepatīkamu, vai ne? Tā. Bet es domāju, ka, bet saprot arī to viņa sievu. Arī viņi ir visu zaudējusi. Protams. Viņai taču nav ārprāts, kā viņai sāp ārprāts. Tāpēc es tā domāju, es nevarētu teikt atkal jau, ka es viņu saprotu, bet es pilnīgi noteikti tas, ko es gribu un varu teikt, ka viņi iet tam kaut kā kopā cauri, pēc tam, redz, viņiem ir vēl 7 bērni. Tāpēc es gribu domāt, ka Dievs viņus kaut kā samierināja, salabināja, un tad tur atkal viss strādāja kā vajag, vai ne? Tāda laulība bija atkal saķīlēta. Bet tas mirklis, protams, tas ir... Bet reizēm tā ir. Reizēm tad, kad mums gribās, ka kāds mums paglaudu pa galvu, vajag uzšaut pa kausi, vai ne? Un tur nezinu, kurš ir kurš. Un tāpēc es domāju, tas Dievs, kas man saka, nevis to, ko es gribu dzirdēt, bet kas man ir jādzird. Tas ir tas vājais punkts visā manā, es varētu teikt, loģikā. Jo īstenībā ticības lietā atkal jau runājot par reliģijām, tur ir viens punkts, kurā nav loģika. Tas ir tas, kā vienā grāmatā viens labi teica, citējot Arhimedu, tu man iedod atspērienu punktu, un es jebko izkustināšu. Bet, atspērienu punkts. Kamēr tev nav atspērienu punkts, tu vari muti brūķēt, cik tu gribi. Bet tanī brīdī, kad tevi tas atspērienu punkts, un tāpēc arī, jā, tas, ko es piedāvāju lasītājiem to, ko es domāju, ko es esmu atradis labu un svētīgu šim laikam. Tas ir Dievs, kas tev pasaka lietas tādas, kādas ir, bet. Un tad seko, bet šis Dievs, un tad ir, vai ne jau tur, varbūt tu tālāk esi sagatavojis vēl kādas jautājumas, negribu skriet pa jautājumam pa priekš, bet saruna turpinās. Un viņa turpinās labi pirmkārt priekš manis. Un man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Jo ir vesela rinda dievu vai cilvēku, kas izliekas par dieviem, un viņi saka visādas lietas. Bet to, ka tu sāc tādu godīgumu, to, man liekas, dara retais. Tad tas tālākais jau vispār tāds, ko tikai viens dievs var piedāvāt. Tas jau īstenībā, tā varbūt es tagad trivializēšu, bet es pateikšu, to tādā vienkāršā teikumā, tu vienkārši dievu uztver kā dievu. Tu nevis pats ar savu domu brauc pa priekšu, bet ļauj viņam būt radītājiem. Radītājiem, tieši tā. Jo tad, kad tu saproti, ka, tad, kad tu tā kā Ieps, vai ne, viņš atzīst, jā, tu esi dievs, vai ne, tas. Tā, kad tu savā dzīvēs atzīsti to, jā, dievs, tu esi dievs. Jo tas lielākais, es domāju, ka mēs visi cilvēki, tīpaši šī laikā, mēs esam visādas gudras lietas saklausījušies, salasījušies, saskatījušies televīzijā, internetā un tā tālāk. Un mums liekas, ka mēs zinām ļoti daudz. Un mums liekas, ka mēs esam... Man liekas, ir šodien ļoti daudziem cilvēkiem, laikam jau kā katrā laikā, bet ļoti daudziem cilvēkiem tad pārliecība, ka beigu galā jau, tas dievs esmu es pats. Jā. Un ne tikai, ka... Un savā ziņā. Es varu vērtēt, es varu noteikt, es varu mērauklis piemērot, es varu šits man patīk, šits man nepatīk, šito es pieņemu, šito es nepieņemu. Viss ir manā ziņā. Jā. Un arī ir tas, ka, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es pats sev padaru par dievu un to dieva vietu savā dzīvē pamest ir ļoti grūti. Un tā loģika jau it kā viņu liekas ļoti grūti apgāžam. Taču ir skaidrs, ka neviens cits par mani tā neparūpēsies, kā es pats. Vai ne? Tāpēc vislabākais dievs man esmu es pats. Tā loģika viņa ir. Vai tā ir tā loģika, kas ir kā gravitācija, kas strādā nāves priekšā? Nē. Es baidos, ka nē. Jā. Vēl viena lieta, par ko tu raksti, ir arī, tu jau arī pieminēji, saziņa ar šo dievu, kurš ir godīgs, kurš godīgi uzstāda diagnozes, godīgi norāda problēmas, godīgi arī un arī taisnīgi parāda izēju no tā, arī taču, vai ne? Evaņģēlijs taču arī izēja no mums nav tā, ka tā ir uzstādīta diagnoze un visu mēs tiekam pamest ar uzstādītu diagnozi. Mums jau tiek arī ārstniecība sniegta, vai ne? Mums tiek sniegta ārstniecība, un tas jau, tas jau pieder pie tā, par ko tu arī raksti, par saziņu ar Dievu. Tu raksti, mums ir problēma, jo mums nav viņa telefona numuru. Ja? Tad kā šo neesošo telefonu numuru tomēr aizstāt ar saziņu? Es domāju, ka viena no lielākajām lietām, ko daudz cilvēki nepamana, rakstās par to, kā Dievs atklāja pats sevi, ir tā, ka viņš pie mums nāk visbiežāk nevis no padebešiem, nevis vētrā, nevis teiksim, kaut kādā tā citā pārdabiskā veidā, bet viņš nāk kā lēna balss. Teiksim, mēs ļoti labi atceramies prāvietu Ēliju, kā viņš gāja tikties ar Dievu, un tad viņš vienā tā vilkšanās pēc otra, ne vētra, nekas tur, bet, un tad lēna balss. Un mūsu cilvēku dzīvē tās lēnās balsis, viņas arī nemaz nav tik daudz. Un arī viņas ir dažādas. Bet viena no tām lēnām balsīm es pilnīgi esmu pārliecināts, ka katram no mums ir Dieva uzrunāšana. Jo tomēr Dievs grib aizsniegt katru. Tāpēc viņš katru uzrunā lēnā, mīlestības pilnā balsī. Kuru varam arī atraidīt. Jā, tas ir, tas labāk tā nedarīt. Labāk tā nedarīt, bet cilvēks to var. Diemžēl, jo tur ir atkal, tas man arī kaut kā saslēdzās atkal to pašu sākumu, to izvirzīto risinājumu, ka es apzinos par savu nepilnību, un es apzinos par savu grēcību. Un šie divi tādi soļi
man palīdz saprast, ka ja ir Dieva balss, ja es Dieva balsī ieklausos, un tāpēc es arī devu kritērijus. Mums ir Dievs devis Bībeli, mums ir Dievs devis kristīgus cilvēkus apkārt, un arī ar visu to mēs bieži vien varam to nedzirdēt, tāpēc ir arī reizēm vajadzīgs laiks, un galvenais, lai mēs paspētu. Tā, jo tāpēc, ka kā jau es atļāvos teikt, mēs nezinām, kad mēs mirsim. Tā mūsu nāves stundiņa nav zinām, un es gribu teikt to, ka Kristū tā nāves stundiņa ir laba. Jo man arī pagājuši gadu aizgāja mūžībā sievas tēvs, un jāsaka tā, ka viņa aiziešana, tas bija tāds, viņam pašam pirmkārt tāds atvieglojums. Tas bija tiešām mājupceļš. Mums tā ļoti svētīgi sanāca viss tā viņa pavadīšana. Jo viņš bija tiem cilvēkiem, kas tik daudz labu pienes. Viņš nebija no tiem, kas iet pēc medaļas. Viņš bija no tiem, kas iet pēc medaļas, vēl notīrs ceļu, lai nepaklop cilvēks. Vai ne? Visādā veidā lielisks cilvēks. Un tad kaut kādā brīdī vecums dar savu. Un tad tā lēnā balss, man liekas, aizsniedz viņu, un tad viņš aizgāja mājās. Kaut kā tas ir tā ir tāda liela Dieva žēlastība. Protams, grūtāk ir tad, kad, teiksim, cilvēks spēka gados aiziet. Un tev vēl liekas, tā varēja tik daudz vēl izdarīt. Un tad tiešām. Bet kas, man liekas, vēl pakavējoties pie saziņas ar Dievu, man liekas, ārkārtīgi svarīgi ir saprast, ka šis Dievs, tieši tāpēc, kā tu pareizi teici, es tā piekrītu, ka viņš ir Dievs, viņš nebaidās no tā, ka mēs viņam uzdodam ļoti nepatīkams jautājums. Viņš nebaidās no tā, ka mēs pat reizēm esam uz viņu dusmīgi. Jo, beig galā, tā kā mēs lasām tos pašus psalmus, mēs redzam, ka tā sajūta tur psalmus, viņi ir ļoti dažāda. Nav vienmēr, jā, Dievs, viss tā pareizi, vai ne, salikts rociņas, salikts celīši, vai ne? Vienmēr tā sakot, pareizi sejas izteiksme. Nē, tur tā, tieši tas, Dievs ir debesu tēvs, kurš nebaidās arī no ļoti nepatīkamiem mūsu jautājumiem. Bet es domāju, tam jāstrādā abos veidos, jo tad tad mums arī jābūt gataviem ļoti nepatīkamiem viņa jautājumiem. Un vēl arī varbūt noslēdzot arī jau mūsu sarunu par lieldienu laiku. Tātad ļoti bieži es esmu dzirdējusi jautājumu, kas tas par Dievu, kas ļauj savam dēlam mirt pie krusta? Kas tas par Dievu, ka viņš savu dēlu šādi moka un pakļauj ciešanām un tā? Lūdzu, lieldienu atbildi. Kāpēc tas viss un kam tas viss? Tas ir par tevi un par mani. Un es domāju, ka tie ir tie galvenie vārdi, kas ir jebkurā dzīves grūtajā brīdī mums ir jāpieķeras pie tiem, ka Dievs ir izdarījis kaut ko neiedomājamu, jo tie ļoti, kā mūsdienās saka, leģitīmi jautājumi. Vai ne? Kas tas par Dievu, kas mirst? Nē, tā nenotiek. Bet redz, šis Dievs, sniedzoties savā žēlastībā pēc grēcinieka, tevis un mans. Jo tas grēcinieks, viņš nav kaut kāds tāds tur tālais, es nezinu, Jānis vai Aiga, vienalga, vai ne? Kaut kur tur tie tālie grēcinieki. Mēs tā kā nē, vai ne? Viņi, vai ne? Nē, tas esmu es, un tas ir cilvēks, ar kuras runāju, vai ne? Un tāpēc arī Dievs ir izdarījis, tieši tāpēc tie vārdi ir, jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis. Tas ir pilnīgi cits svars tiem vārdiem, ka mēs saprotam, ka par tevi un par mani Dievs ir pats krusta nāvē mīris, lai mūs atpestītu. Un tad tā sirds zeme ļoti cieta, ja tas neaiziet.
Bet mēs visi kādreiz esam bijuši tādā vietā. Neviens cilvēks nav bijis tāds, kurš ir piedzimis ar perfektu ticību. Tāda cilvēka nav. Pat kristīgiem bērniem, kristīgiem vecākiem nestāst lūdzu viņiem, bet viņiem piedzimst grēcīgi bērni. Dievkalpojumos brēc. Spēlējās ar atslēgu un visu kaut ko, un visādi traucēja. Jā, paldies Dievam, paldies Dievam. Es tā reizēm domāju, ka, teiksim, tenīs pirmdraudzē, tur, kur bija tie svētīgie cilvēki, vai ne mēs, bet viņi, vai ne? Iedomājies, viņiem jau nebija svētdienas skolas dievkalpojuma laikā. Es tā pie sevis tā domāju, kāds niguņēgu tur ir bijis. Tāds troksnis un tur kādam vēl uzskāpj, kāds kaut kur iesēdies, tāds tipiski daudz situācija, vai ne? Manā vietā. Jā, protams, vai ne? Un tad vēl, ja kāds sāk, tā sakot, varas un mantas un stāvokļa, tā sakot, muskulī fleksēt, vai ne, un teikt, man jāsēž. Nepavelt Jēkabs uzrakstīja, vai ne, kā tur, vai ne, pa tiem izsēdināšanu, kur un kā. Bet jā, un tāpēc arī Dievs, kurš par mani un tevi, viņš ir gatavs darīt tik daudz. Un tāpēc arī katru, kas apšauba Jēzus Kristus augšām celšanos, viņam tā ir tāda milzīga problēma. Jo tāpēc, ka pat Pāvils saka, ja Kristus nav augšām celies, tad ir velti mūsu, tad ir veltīgi viss. Jā. Tieši tā. Un tāpēc arī, bet ir vesela rinda kristieši, kas saka, tu zini, viņš ir gandrīz augšām celies. Ko? Kā var gandrīz augšām celties? Vai cilvēks ir dzīvs vai nav dzīvs? Tur nav gandrīz, vai ne? Jā, tāpēc arī mūsu draudzē ir Mikls Migliņas veidā augšām celšanās man nedara. Man nedara augšām celšanās Mikls Migliņas veidā. Nē, tur ir viņš patiesi augšām celties. Jā, patiesi. Un viss, un āmen. Un tur ir tā lieta, kā tas tā var notikt. Es to nesaprotu kā cilvēks, jo tāpēc, ka man nav tās pieredzes. Cilvēks, kas ir redzējis milzu okeānu, viņam ir pieredze no milzu okeāna. Cilvēks, kas ir redzējis peļķīt, viņam okeāna pieredzes nav. Un tāpēc arī ar to nāvi tā, ka mēs esam redzējuši viņu distancēti. Bet no augšām celšanos mēs nemaz neesam redzējuši. Tā. Bet tā ir, un viņš ir augšām celies, un viņš ir klātesošs. Viņš ir klātesošs. Un reizēm to tiešām var just. Un es neesmu no tiem cilvēkiem, kas ļoti spēlētu uz sajūtām. Bet tiešām reizēm, un te gan reizē jāsaka tā kā mīkla, bet kaut kas tur ir tiešām tāds, ka tu tā noskurinies un tev tā vispozitīvāk kļūst tā dīvaini. Bet man tas ir bijis ārkārtīgi reti, tāpēc es uz to nespēlēju. Bet jā, katram arī tas var būt savādāk, un var arī nebūt tā. Tāpēc mēs no tā bišķiņi atturamies, vai atturīgi pret šādu. Es esmu ļoti skeptisks pret to. Jā, tā ir, jā. Jā, bet lieldienu vēsts ir katram, ir katram priekš mums, kā tu teici, tev un man, un arī skatītājiem. Un to mēs arī jums novēlam. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies.